kopš neatminamiem laikiem cilvēks cenšas saprast, kas ir atmiņa, kā tā rodas un kāpēc tā tiek bojāta. Atmiņa pēc būtības ir process, kurā kaut kādi pārdzīvojumi vai mūsu pieredze tiek iekodēta un uzglabāta smadzenēs, lai vēlāk varētu to izmantot zināšanu veidā un attīstīt prasmes, iemaņas un veidot attiecības ar sevi, ar citiem cilvēkiem un ar pasauli. Un kā jūs iztēlotos atmiņa varētu izskatīties? Vai tā būtu līdzīga milzīgai bibliotēkai, kur katra individuāla atmiņa būtu saglabāta pēc alfabēta kā grāmata plauktā, vai varbūt super jaudīgs dators? Ne. Tas ir kolāža. Tātad atmiņa nav kaut kāds liels jaudīgs krājums. Tā ir izplēsta mazākos iespējamākos elementos viss caur smadzenēm. Un kad mēs gribam kaut ko atcerēties, viņi savienojās, kā Terminators 2. daļā. Un katru reizi īstenībā, kad mēs kaut ko atceramies, mēs mazliet mainam to atmiņu. Un šeit var redzēt, kā veidojas atmiņas reālā laikā. Īstenībā pētnieki no Alberta Einsteina koledžas, Ješivas universitātē, bija ar fluorescento krāsu iekrāsojuši. Jūs varat redzēt, kā tie kustās tādi burbulīši. Tie ir fluorescenti iekrāsoti atmiņu veidojošā proteīna kodējošie gēni peļu smadzenēs. Visumā, visas eksistēšanas un arī smadzeņu pamats ir balansā, līdzsvarā. Un, lai smadzenēs tā tas būtu, ir divas pretējas darbības sistēmas. Ir aktivējošā, jeb glutamāta, un kavējošā, jeb GABA. Un disbalans tajās sistēmās, ilglaicīgs disbalans, veicina demenci. Citiem vārdiem plānprātību un atmiņas zudumu. Un kā tad to varētu pasargāt? Tātad stratēģija ir atgūt zaudēto balansu. Lai to izdarītu, piemēram, pie neirodeģeneratīvām saslimšanām, kā Alzheimera saslimšana, cenšas mazināt aktivāciju. Un, jā, simptomi mazinās demences izplatība, un atmiņa it kā tiek pasargāta, bet in the long run slimība progresē, un tā netiek izārstēta. Un tas mums noved pie citā jautājuma. Ko, ja mēs pie tā nonāksim no citas puses? Ja mēs stiprināsim bremzēšanu, un tiešām pētījumos parādīts, ka atmiņa tiek pasargāta. Bet jautājums, uz ko es un uz ko citi neirozinātnieki, es ticu, tagad grib atbildēt un meklē atbildes, ir, vai mazinās neirodeģenerācija, vai slimība, neirodeģeneratīvas slimības tiek apturētas. Līdz ar to tika izveidots pētījums, kurā no mušmiras, jeb Amanita muscaria, tika izolēts toksīns, kuru sauc muscimols, un kuram atrasta GABA aktivējošā ietekme mazās devās, un tas tika ievadīts žurkām, kuras bija sadalīts 4 grupās. Tātad veselas žurkas, žurkas ar Alzheimeru, veselas žurkas, kuram tika dots muscimols, un žurkas ar Alzheimeru, kuram tika dots muscimols. Un tika testēts, vai viņiem veidojas īslaicīga atmiņa. Viņi tika trenētas ūdens labirinta testā 4 dienas. Un 5. dienā, 4 dienas viņam bija jāatrod platforma, kas bija paslēpta zem ūdens līmeņa. Viņa bija vienā un tajā pašā vietā, bet žurkas tika ielikta baseinā citās vietās, katru dienu atsevišķi. Un tad 5. dienā mēs laižam katru dzīvnieku atsevišķi baseinā un skatāmies, vai viņš atcerēsies, kur bija platforma, jo platformas tur vairs nav. Un te var redzēt pēdējā treniņa izmēģinājumu. Mēs liekam dzīvnieku, viņš pelt un atrod platformu ļoti ātri. Tātad tas laiks no 1. līdz 4. dienai strauji krīt.
Un kādi tad ir rezultāti? Rezultāti ir tādi, ka kontroles jeb veselīgas žurkas labi iemācās, un Alzheimera žurkas vispār neiemācās. Viņa neatcerās, kur ir platforma, un viņa nesaprot, ka viņa vispār ir baseinā. Taču tie rezultāti, ko mēs ieguvām, liecina par to, ka gan veselīgas, gan Alzheimera žurkas spēja atrast platformu tikpat labi kā veselīgas žurkas. Un tas mums novēda pie secinājuma, ka GABA aktivēšana var pasargāt atmiņu. Un tad tas dod mums intriģējošu ideju, ka varbūt šīs molekulas darbības mehānisma izpēte un varbūt inkorporēšana Alzheimera slimības terapijā varētu būt par pamatu izstrādai zālēm, kas glābs atmiņas. Un vēl es nobeigtu ar franču rakstnieka, kurš ļoti daudz filozofē par atmiņu, Marcela Prusta citātu, ka mūsu atmiņa ir kā veikala skatloks, kurā katru reizi tiek izlikta jauna tās pašas sejas fotografija. Un parasti tā pēdējā paliek tur visilgāk. Paldies!